Visiem Jāņu bērniem sveicina Zāļu dienu laikā. Saimniekiem, kuri savus laukus apsekojuši, netapt aplīgotiem. Tāpēc šoreiz dosimies uz Latgales pusi. Kopā ar saimniekiem Jēkabpils Rēzeknes novadā pavērtēsim padarīto un domāsim, kā saimniekot tālāk. Kārtīgs saimnieks ap Jāņu laiku apstaigās tavus tīrumus, un esam pie tevis Jānis Traumītējs. Jā, tagad esiet iegriezušies vēlreiz pēc pusgada. Rudenī mēs pētījām laukus, bija diezgan skaisti. Lielākā daļa ir pārziemojusi veiksmīgi. Tad tagad varēsim aizbraukt arī apskatīties to visu dabā. Gribam arī uzzināt arī par tavu karjeru dīlu, kā viņš pastrādājis, cik izturīgi vispār šie darbi veicās tev. Pagaidām sūdzēties nevaru. Nekādus remontus veicis vairs neesmu, tikai sasmērējis gultņus un strādājis tālāk. Cik tās platības atgādināsim skatītājiem bija tev? Iesāju 28 ziemas rapsi, 70 ziemas kvieši, tad bija paredzēts 40 vasaras mieži, bet nācās vēl pārsēt ziemas kviešu 20 hektārus, tad nāca klāt vēl vasaras mieži. Un 25 ir vasaras rapsis iesēts. Tad visu to izturēja mūsu karjerdīlis 300. Izturēja, jā, vēl es viņu lietoju augsnes sagatavošanai, sējai, diskošanai tas ir, un tad viņam nāk vēl papildus platības klāt. Kā teicu, lūzumu nav, tad izturējis ir kārtīgi. Varbūt arī tu jau proti arī viņu strādāt? Pamazām mācos. Tā kā Vādars tāda mūsu pārstāvā arī šeit, mazliet patestēsim, paskatīsimies, vai tu tur pareizi visu dari, varbūt kādu konsultāciju uzreiz paprasīt. Ko es varu īpaši daudz vērtēt, ja Jānis ir pirmais karjeru drilu īpašnieks Latvijā, viņš pirmais riskē, pirmais nopirka, un viņam arī visbagātākā pieredze, tā ka drīzāk ka viņš var dalīties savā pieredzē, kuru ir uzkrājis par šiem 5 jau 6. gads laikam. Ļoti labās īpašības augsnes sastrādē. Tieši karjerdē diski, kas ir apakšā. Jautājums, kā mēs runājam, ir par to, ka sēšanai pietiek jaudas, vajadzētu augsnes apstrādēji platāku agregātu, bet apakšu tādu pašu, vai ne? Jā. Bet tad arī noteikti vilcēja tehnika jābūt tādai niknākai. Vilcēja tehnika pagaidām ir diezgan spēcīga, 170 zirgspēki. Tā kā es varu bišķīt paplašināties uz traktoriem. Pēdējais laiks jau kaut ko domāt uz priekšu, ja? Jā, domāju. Bet ko tad izvēlēsies? Mēs jau esam bijuši dažādos semināros un tikšanās reizēs. Ir kaut kas jau nomērīts vai ar acis noskatīts? Pašreiz skatos uz karjeru platāka darba gājumu. Tas ir diski, karjeru diski. Tad jau iemīt taciņu un to pārzina un tam uzticās vairāk, laikam. Dzelži ir spēcīgi, tā kā mums arī akmeņu pietiekoši, un akmeņus viņš ir izturējis ļoti labi, tā kā ir to vērts. Tad dodamies uz laukiem. Jā. Jau šobrīd var acis papriecēt. Skaisti jau izskatās. Galvenais tagad jātur īkšķi, lai rudenī, kad liela krusa nenāktu pāri un nesadzītu zemē un neizsistu visu. Šo lauku es rudenī nevarēju apsēt, jo bija paredzēts ar ziemas rapsim. Tā man papuve palika visu ziemu. Un tad pavasarī tiešajā sējā tika apsēts šitas lauks un šādi viņš izskatās pašreiz. Pastāst, lūdzu, pie kādas tehnoloģijas tu pieturies? Ir bāzēta uz aršanu, nav bāzēta par ķimikāli pielietojumu? Visas platības pārēj ar glifosātiem, un tad graudaugus es sēju arī tiešajā sējā. Rapsim es 2 kārtas diskoju ar to pašu karjelu drillu. Un, principā tas ir arī viss uz tā augsnes sagatavošanu. Gribētos arī graudiem jau sākt diskot iepriekš, jo to salmu sāk palikt arvien vairāk virs zemes. Un mums tās sliekas tik ātri nevairojas, kas viņas apēstu. Bet katru gadu šādu tehnoloģiju pielieto vai tur kaut kas jāmaina? Es jau strādāju šādu tehnoloģiju 4 gadus uz visām platībām. Un tas attaisnojas, ja? No izmaksu viedokļa diezgan. Un arī laika ziņā tiek patērēts mazāk laika nekā ar aršanu. Augusts, kā tu skaties, kā tu pavērtē?
Kas no tā sanāk? Izskatās, vasarā izskatās ļoti labs. Tikpat labs izskatās arī ziemas rapsīts, ko mēs skatījāmies rudenī. Iesēdz bija tagad, redzam, ka jau pākstīts, viss izskatās ļoti cerīgi, kā Jānis teica, jācer uz to, ka novākšanas apstākļi būs labi. Nu, tad mēs skatāmies pretējā pusē, mums ir ziemas raps. Nu, jā, pavasarī pirmajā momentā vēl tā diezgan šaubīgi izskatījās, bet laiks palika siltāks un viņš saņēmās, jā. Tika pamēslots un attiecīgi saņēmās un izskatās cerīgi pagaidām. Par degvielas patēriņu augstnes apstrādē, kā tev sanāk uz hektāru, cik litri iesēšanai, sadiskošanai un kopumā, lai dabūtu sēklu zemē augstnes sagatavošanai, kā tev sanāk? Padalies, Nu, tā kā pavasarī man gāja zem 10 litriem, jo es strādāju tikai ar karjeru drillu, viņam slodzes lielas nebija, un kaut kad 7-8 litri uz hektāru. Iesēšanai, jā. Nu, tas traktors tomēr ir liels un viņš savu paņem. Tas ir optimāli? Nu, es uzskatu, ka normāli. Tas varētu būt mazāk, bet tad ir tam traktoram jāliek pretī platāks agregāts. Nu, tas būs nākotnē varbūt. Nu, tas uz nākotni tā ir paredzēts. Nu, tad dosimies tālāk. Tagad mēs esam tajā pašā vietā, kur rudenī bijām. Rudenī izskatījās ļoti skaisti. Nu, tagad arī ir ļoti normāls pārziemojuši un jau vārpās ir, tā kā atliek gaidīt tikai ražu. Šie lauki ir sēti tiešajā sējā, uzreiz ar karjeru drillu par ugaini. Nu, tādi viņi arī ir tagad. Varbūt Augusti, kā tu izvērtē, iztestē to lauku? Nu, ļoti liels prieks, ka Jānis patiešām ļoti veiksmīgi izmanto šo tehnoloģiju un izmanto mūsu tehniku, kura piemērota šādām tehnoloģijām, jo redzam, ka praktiski lauki neko neatšķiras no tiem laukiem, kur ir arti. Ražas ziņā nekādas būtiskas atšķirības arī nav gaidāmas. Izmaksu ziņā ļoti minimālas izmaksas uz ķīmiju. Vairāk jānebūs vai mazāk? Šogad vairāk es sāku pielietot divreizējo miglošanu ar fungicīdiem pret slimībām. Ir kāds efekts arī? Nu, to es redzēšu rudenī tikai. Bet pašām sirds mierīgāk? Nu, it kā jā, jo šogad es pirmo gadu tā es vienmēr strādāju ar vienreizēju apstrādi. Nu, šogad par cik jāizmēģina divreizēju. Nu, August, kāds tev skatījums? Nu, Jānim noteikti vienas no zemākajām ražošanas izmaksām graudaugu audzēšanā, gan rapsim, gan graudiem. Rezultāti ir labi, nu, ko vēl var teikt. Cilvēks pareizi izmanto zināšanas, pareizi pielieto pareizo tehnoloģiju un rezultāti ir labi. Nu, kas saka cājas skaita rudenī, ka tur kaut kas sanāk? Nu, man ir 2 kooperatīvi, Latraps un Barkavas arodi, tā kā par realizācijas neuztraucos. Tad viņiem var uzticēties? Jā, es uzticos, jo esmu biedrs. Kārtīgs saimnieks apskata savus tīrumus, pavērtē, ko ir izdarījis. Un kā mēs jau toreiz tikāmies gada sākumā, jaunā manta ir mājās un pastrādāts arī. Pastrādāts ir iespaidīgi, jāsaka. Un tā visa strādāšana man notiek arī vienam pašam strādājot. Gan to sēklu vizinot, kraujot un pārkraujot, un arī sejmašīnu uzpildot, viss notiek vienpersonīgi. Jāsaka, cepuri nost, sejmašīnu ieregulē. Un viss arī notiek, un nav vairs jānarrojās, un jādomā, pietiks, nepietiks sēklas. Viss ir tiešām tik precīzi, ka pat precīzāk vairāk iedomāties nevar. Un tā visas tās arī iespējas, ko šī sejmašīna dod, gan tā visa dziļuma precīza regulēšana, gan arī tehnoloģisko sliežu veidošana, kas vēlāk pāriet visā, kā arī šogad, teiksim, intensīvu miglošanu, intensīvu sējumu kopšanu. Ja tur nebūtu tehnoloģisko sliežu 100 hektāriem, jāsaka, 5 kg nervu aiziet. Ja 5 reizes jāmiglo, tad reķiniet, kāds potenciāls no paša tiek izsūkts ārā. Šī sējmašīna, jāsaka, arī tā pati sējmašīna bija labs arguments kreditoru pārliecināšanai, jo argumentācija bija tāda, ja man nebūs šīs sējmašīnas, tad es jums būšu švakāks kredīta. Atdevi var nebūs.
Jā, tieši tā. Viennozīmīgi izvēlēja pareizi, un tāpat tās jāsaka, ka arī citas alternatīvas īsti man nebija. Un izmēģināt šo te sējmašīnu, es domāju, ka citi arī būtu jaudīgāks traktors par šo te es diez vai arī ņemtu citu sējmašīnu, jo tā drupināšana, tā frēzēšana, runājot ar vairākiem saimniekiem, it kā dažlaps izsakās, kad jā, labāk, dažlaps, it kā nē, bet es strādājot un izmēģinot savu tehnoloģisko procesu, vienam pašam strādājot, ja arī kāds cilvēks būtu no malas, tāpat tas ātrums ir iespaidīgs. Protams, piegādājot tehniku, mēs kā parasti apmācām, kā rīkoties uz lauka arī. Cenšamies painteresēties pēc tam arī, kā veids, teiksim, bet lielas problēmas parasti nav. Un konkrēti, teiksim, tādā izmēra saimniecībām līdz 300 hektāriem droši vien, ka šī karjerdrilu sējmašīna ir visoptimālākais variants, jo var izmantot gan augsnes sastrādāšanai, gan arī ātri iesēt, kā Valdis teica, katra diena pavasarī ir no svara, un šādos pavasaros ļoti svarīgs ir darba ātrums, veicamo darbu kvalitāte, un kā Valdis minēja sarunā, protams, sējmašīna agrotehniski ļoti pareizi šīs operācijas veids, un tādos ekstremālos apstākļos tiek augsnē saglabāts mitrums, viņš neiztvaiko, protams, tas uzlabo dīgšanu, vienmērīgāk sadīgs, dažāda tipa augsnēs, viņš vienādāk sadīgs, tas ir ļoti no svara. Pēdējais mirklis laikam mums doties uz lauku un pārliecināties, kas no tā viss būs sanācis. Tieši tā. Skatāmies, ko tā sējmašīna mums ir sadarīga. Jāsaka, ne tikai jāčubina, man ir fantastisks prieks, jo izbaudot šīs sējmašīnas priekšrocības, es jau arī stāstīju jums arī neformālā gaisotnē. Respektīvi, kā viss sāks, rudens arums ir 96 hektāri, momentā šļūts pāri 5,4 metri, tas man prasījies varbūt sameloši kaut kāds pāris dienas. Un tad momentā sējmašīna pāri, respektīvi maksimāli saglabājot mitrumu. Un kā šajā gadā, tas bija visā sarakstā numuru 1, kas ir jāizdara vispār, lai kaut kādu sējumu, ko jūs redzat, lai viņi vispār būtu. Un laicīgi viss tas tika izdarīts, un kā jau teicu, tā visa būšana ir saistāma ar laiku. Un ja es strādāju pēc vecās tehnoloģijas, pagājušo gadu sējot ziemājus 100 hektāru platība arī, tas nozīmē, arums ir, tad šļūkšana, 2 reiz kultivēšana, tie ir 300 hektāri, 4. brauciens, 400 hektāru pārbraukšana notiek sēšana. Pie šīs tehnoloģijas tie ir 200 hektāri. Respektīvi, ietaupīts laiks, kas ir pats būtiskākais uz ražu. Degviela. Degvielu var rēķināt, ka es vienkārši atdodu kredītā sējmašīnu. Tas ir tas moments, kad tas varbūt tā izlīdzinās. Bet pats primārais, ko es vinnēju, kvalitāti, ko jūs redzat, varbūt tā kvalitāte ir atkarīga varbūt no tā mēslojuma, bet viss tā mehāniskā iestrādāšana, kas te redzam, tā ir cepuri nost. Kā jau runājam, Augusts, kā tu patestēs lauku, kā ir izdevies viss? Redzams, ka reljefs ir ļoti paugurains. Bet neskatoties uz to, kalnu virsotnes visas sadīgušas perfekti, jo iesēts vienādā dziļumā, pietiekoši dziļi, pareizā dziļumā pieblietēts, līdz ar to mitrums nav zaudēts, un, protams, virsotnes, kalna virsotnes ir sadīgušas labi. Otrkārt, redzams, ka sējumu dīkstu blīvums ir ļoti normāls, izsēst normāli ievērota perfekti. Protams, Valdim es ieteiktu tomēr paiet vēl soli uz priekšu, izmantot darbā arī tiešo sēju vai sēju pēc sadiskošanas rugainē. Jo šodien mēs bijām iepriekšējā saimniecībā, rezultāti patiešām ir ļoti labi un ekonomiskā ziņā vēl labāki, jo ietaupās aršana. Šeit es gribētu varbūt iebilst. Tiešā sējā to varbūt darīt var, bet pirmais arguments ir tomēr traktora jauda. Un tā jauda man ir pa mazu, jo arī Augusts pieminēja šo te reljefu. No 115 zirgi pa šādu lauku es varu dabūt ātrumu, sēšanas ātrumu 10, 12 km stundā.
Tātad kā šie zirgspēki. Ja es ielaižu diskus augustā, ka rugaini sadiskojot, es nedabūšu tādu ātrumu, respektīvi tā nebūs tā kvalitāte, salmu sastrāde. Nu, ir vajadzīgi zirgi. Tas nozīmē nākotnes risinājums, jāmeklē zirgi. Viennozīmīgi pie tā tiek strādāts, tiek runāts arī ar pārdevējiem, konsultējos, meklēju, domāju ar zemniekiem tāpatās. Tas jautājums ir jārisina viennozīmīgi, jo potenciāls nākamu gadu ir uz 270 hektāriem. Tagad ir 200, ja? Tagad ir 208 sējumi un 60 kaut kādas papūs. Un, ja dabūju traktoru, tad ir 270 sējumi. Ja nedabūju, tad 70 hektāri iet uz maiņu. Respektīvi, nu. Ja tā jaunā tehnoloģija būtu, kāds būtu šis iegūms? Cik tas būtu liels, aptuveni procentos varbūt? Nu, reāli jārēķina kā, cik izmaksā uzaugt 1 hektāru? 30 līdz 50 lati. Nu, tik traki gan nav. 20. Nē, nu, ja ir darbinieks, tad jā. Latos. Un te tev sanāks, divreiz lētāk šādā veidā. Nu, bet tas ir jāpierot, jāiemācās un jāizmēģina. Man jāsaka, ka es pats tikai mācos, un ieteikt es vēl īsti neko ieteikt nevaru, jo, kā saka, sējmašīnu, 100 hektāru vēl īsti nav nekas. Agrāk varbūt vairāk bija teorētiķis, tagad jau praktiski. Tieši tā, un es domāju, vēl 2 sezonas, bet katrā gadījumā tās viss tos argumentus liekot kopā, es saprotu, ka pats galvenais ir tomēr ātrums. Un daudzi sūdzās, ka tomēr vajadzēja bišķiņ ātrāk, un to ātrumu jau dot tā sējmašīna, tie paši zirgi, ja tas viss ir, nu tā ir. Tur pat nav jāsūdzās par augstnes struktūru, par kaut ko tādu, ja ir ātrums, zirgi, sējmašīna, tur viss. Tātad tā izvēle tomēr bija pareizi, viennozīmīgi. Nu, Augusts, varbūt tev arī iesakām saimniekām un tiem saimniekiem, ko tagad mums skatās. Nu, Lietiņš jau ir klāt, mēs jau to gaidām, tā kā Līgu arī un viss. Nē, nu patīkami piezvanīt Valdim un pasakot līdz, kā viņam veicas un atbraukt ciemos un dzirdēt labas atsauksmes par to, ka nav pieļauta kļūda, un tas ir bijis vērtīgs ieguldījums, vienmēr ir patīkami. Gribas novēlēt viņam pirms Jāņu laikā, lai lietus vēl līst, jo lietus pietrūkst jūtami šogad, lai būtu laba raža, lai saimnieks attīstītos un augtu. Nu, tad rudenī skatīsimies tos cāļus, skaitīsim vai to ražu skaitīsim. Es domāju, ka izskatās jau cerīgi. Nu, cerīgi vai necerīgi, to Dievs dos, tad arī būs viss.